Mūsu veselīgais izskats nav atkarīgs tikai no kosmētikas, moderna apģērba, dažādām skaistuma procedūrām vai pareiza uztura. Regulāri vajadzētu sekot līdzi visa sava organisma veselības stāvoklim. Mūsdienās, kad strauji attīstās jaunas tehnoloģijas, vairs nav nepieciešams tērēt laiku un līdzekļus, lai ar atsevišķām metodēm diagnosticētu saslimšanas. Tagad iespējams noteikt organisma vispārējo veselības stāvokli Veselības salonā 888 ar diagnostikas sistēmu Sensitive Imago. Diagnostika balstās uz biorezonansi, mūsu smadzeņu zemgarožas šūnas pārzina visu sakrājušas informāciju par mūsu veselības stāvokli un izsaucot smadzeņu šūdzās uzbudinājumu, palielinās elektromagnētiskais impulss un sensitīva sistēma caur diodītēm savāc šo informāciju un datorsistēma analizē. Līdz ar to šī ir viena no precīzākajām, vienkāršākajām un pat cik tā balstās uz biorezonansi arī mazāk kaitīgajām metodēm. Iesakām izmeklēt gan tos, kuri vienkārši grib uzzināt veselības stāvokli, gan aicinām pie sevis arī tos pacientus, kuriem jau ir problēmas, ir diagnozes, ir kroniskas saslimšanas, jo diagnostikas sistēmā mēs varam pārbaudīt gan elpošanas sistēmu, gan gremošanas sistēmu, gan sirds asinsvadu sistēmu, kaulu locītavu sistēmu. Un tā kā mēs redzam arī visus mikrobus, parazītus un dažādas slimību izsaucējus, kuriem, kā zināms, ir svarīga loma dažādu procesu attīstībā, tad līdz ar to mēs arī principā nonākam pie tā cēloņa, kāpēc problēmas ir radušās. Vēl ko gribētu teikt, mēs aicinām pie sevis uz diagnostiku arī veģetodistoniķus, jo šī ir šobrīd ļoti aktuāla problēma, un tradicionālā medicīnā parasti pie šīs diagnozes nonāk ilgstoši pēc izslēgšanas principa. Tā kā sensitīva imago diagnostika ir funkcionāla diagnostika, līdz ar to mēs spējam novērtēt arī veģetatīvās nervu sistēmas stāvokli un viņas iespējamo ietekmi uz organisma funkcijām. Šī diagnostika, kā jau vienreiz pateicu, ir nekaitīga, tāpēc viņa ir veicama gan bērniem, gan pieaugušiem, gan grūtniecībām, jo neatstāja nekāda iespaidu uz veselību. Laipni gaidīt visu mūsu salonā uz veselības diagnostiku, jo svarīgi ir ne tikai ārstēšana, bet svarīgi ir visa slimību profilaks, un šī iespēja tiek dota veicot sensitīvu imago diagnostiku. Tāpat veselības salonā 888 pieejama jaunākā metode Latvijā – mezodiegu 3D armēšanas procedūra, kas ar tūlītēju efektu uzlabos sejas izskatu. Runājot par mezodiegu procedūru, tātad galvenais instruments, ja var tā teikt un parādīt skatītājiem, ir šī te adatiņa, kurā ir ievērts polidioksānona diegs, ko ļoti labi pazīst ķirurgi un izmanto savā praksē iekšējo orgānu šūšanai. Šie diegi uzsūcās pēc pusotriem gadiem, jau, un ar šādas adatas palīdzību tiek ievadīti ādā. Metodes būtība ir šī metode galvenais diegi ievadīti tajās vietās, kur ir nepieciešams, kur ir ādas noslīdējumi ar gadiem, vai, kā mēs sakām, gravitācija padarījusi savu, kur ir mīmikas krunkas, kur ir, teiksim, kliente vēlas kādu acu plakstiņu augšējo uzvilkt uz augšu, lūpu kaktiņu, aizpildīt kādu mīmikas grumbu, tad ļoti labi palīdz šie te diegi. Pirms šīs procedūras āda ir jāsagatavo, veicot mezoterapiju, kuras laikā āda tiek mitrināta un ievadīti vitamīni un mikroelementi. Pēc nedēļas tiek veikts arompīlings un sejas masāža. Cik ilgi saglabājas mezodiegu 3D armēšanas procedūras efekts? Efekts saglabājas pusotru gadu, kamēr šie te diegi uzsūcās, un vienlaicīgi šie diegi veicina mūsu iekšējā kolagēna izstrādāšanos.
un tiek vienlaicīgi uzlabota gan sejas krāsa, gan tonus, gan elasticitāte, un efekts ir jau redzams tūlītējs. Ja. Mans novēlējums manām esošajām un topošajām klientēm, mūsu ārējais izskats ir mūsu zīmols. Ja, un, protams, seju redz un sejas ādu visi jau, un tāpēc ieguldītais laiks, darbs un līdzekļi vienmēr atmaksājas. Es tikšanos!